Ceļojums sākas izsēdētajos Ryanair beņķos, bet ar iepriekš tālredzīgu piesitienu, kas ir izvēlamies avārijas izejas sēdvietas, kur rūmus ir vairāk. Lidojuma beigās stjuartēm ieviesās šaubas, ka spējam palīdzēt pasažieriem avārijas gadījumā, bet sitot pie krūts lepni paziņojam, ka spējam gan. Spēkrati nav nodot lielformātu bagāžā, bet dodas ar Māri, kurš startēja Liepājas ostā un sauszemes ceļu turpināja no Travemundas ostas Vācijā cauri visai Centrāla Eiropai līdz nodošanas punktam – Malagai. No Malagas noplūcam nedaudz pāri 200 kilometriem līdz Almērijas ostai, lai kāptu uz prāmi. Esam iebraukuši benzīna tankā. Kādas 3 stundas pār esam. Donam Drito atkal zvana atskaitīties, kuri bijis, cik reiz nopirdies. Ir. Viss kārtībā. Telefons ir beidzies. Gaidot prāmi mūs uzrunā Vācijā dzīvojošs marokāns, kurš vēlas bildēties ar Andra tikko svaigi aplīmēto spēkratu, un draugs no Slovēnijas, kuram piedzīvojumu moto pasaulē netrūkst. Stāsti, protams, ir interesanti, bet pēc garās dienas nogurdinoši, un priecājamies, ka spējam izvairīties no tālākās diskusijas. Toms, taupot līdzekļus, ir pasūtījis sev ekskluzīvo kaīti vienam, kur es ar Andri veikli iešmaucam, ietaupot 200 eiro. Robežas šķērsošana bez starpgadījumiem, tikai gandrīz nobraucam vietējos 100 kartes tirgoņus tūlīt pēc robežas. Nolemjam pabrokastot un atrodam vietējo kafetēriju. Prozi, labrīt! Citā kontinenta, labrīt! Pulkstens ir tieši 7:12 minūtes, labrīt šajā ēterā. Apdrošināšana ir, vietējā simkarta ir, bezalkoholisks mojito ir, nu ko vēl, dodamies ceļā. Trans-Maroko Trail ieved mūs ārkārtīgi skaistā kalnu pārējā, kur īpaši nesteidzamies, jo pirmos kilometrus ir jāiesildās, kā arī blakus esošā aiza liek nedaudz satraukties un pat kājai notrīcēt. Skats ir tik labs, ej tu vienkārši. Nebija plānots, bet akmeņu šķembas un nogāzi līkumā liek iesvētīt Himalaju, nedaudz apskādējot plastiku. Interesants ir vietējo naktsmītnes, Vigbama vai vienkārši mālu un akmeņu veidots būvas kalnu pakājēs. Saprotot, ka rītdien mūs gaida gara diena, nolemjam izgaršot vietējo ēdienu un plānojam naktsmītnes. Jūs jaunais cilvēks svešu mots aiztiekt, ko? Tikai paskatījies. Knapi, dzersi? Dzeršu! Nu, šitas laikam ir glaunākais, kāds ir bijis numurs. Laikam tādu uz priekšu vispār nebūs. Jo nav te tās viesnīcas. Tas ir baseins, bet mums viņā nelaiž. Atsakoties no vakariņām, bet pasūtot brokastis, ejam uz vietējo veikaliņu, pēc zapiņu, līdz paņemtajai dziriņai, un nedaudz piedaramies bērnu laukumam. Pēc atrakciju parka esam nonākuši viesnīcā un baudām mums piedāvāto panorāmas skatu. Rīts iesāks ar negaidīti labām brokastīm un esam pateicīgi viesnīcas apkopēji. Iedarbinām močus dzestru mākoņu aplenkumā ar plānu doties bezceļā pa TMT, jeb Trans-Maroko Trail. Un ātri vien esam vietā, kur navigācija pa lielam nav vajadzīga. Varētu pietikt ar kompasu un noteikto azimutu. Bet Osman Maps tomēr palīdz izvairīties no nakšņošanas beduīnu būdā vai zem klajas debesis. 450 km garš posms, kas 150 km garumā bija kārtīgs bezceļš, dažbrīd tuvu hard enduro izaicinājumiem, ar kuriem tiekam galā, bet enerģija ir tuvu nullei. Mūs izglābi līdzpaņemtie enerģijas batoniņi un ūdens. Līdz ar to mums atrodam viesnīcu pilsētā Talsint, kas beigās izrādās laba izvēle, jo saimnieka laipnības meļas pāri malām. Sarganzējot vakariņas Tadžīnā, istaba ar skatu uz pilsētu no balkona un pat moču novietni blakus vietējo lūkšanas telpai viesnīcas pagrabā.
Nogurums dara savu un ātri dodamies naktsmierā. Trešās dienas plānā ir nokļūt līdz Sahāras tuksnesim, braucot pa piķa ceļu, bet neizslēdzot viena kalnu pāreju 65 km garumā un atkal ar hard enduro elementiem. Palīdzot augšām celties Himalajam pēc kritiena, nolēmjam studentam radīt elpu aizraujošu kadru un joka pēc aulekšoja pakaļ studentam un pēc tam saldi smejos līdzās Andres smiekliem, kārto iekārtā manā ķiverē. Atvalkot elpu, labs plūciens izdancinot močus pa bezceļu un nokļūstam krāšņā oāzē, kur atgūstamies paši un atpūtinām tehniku. Klausieties varžu dziesmā. Dzīve ir skaisti, ja mērķis ir cēls, un tik tiešām var piekrist šim apgalvojumam, jo nokļūstot Sahāras tuksnesī, varam paraut vaļā trotilu, jau braucot ar smaiļu pa smilšu kāpām. Nemelošu, ka darām to ar mainīgām sekmēm. Reka, visi trīs. Jeb tuksnesī palikām es šeit, Tomiņš šeit un Atvars tur. Pēc piedzīvojumiem Himalajam degvielas sūce, ko ātri novēršam, vienkārši atspraužot degvielas šļauku. Paliekam šeit blakus esošā viesnīcā pārējot 1000 km atzīmi odometra rādītājā. Un esam ļoti pozitīvi pārsteigti par interjeru, noskaņu, apkalpošanu un vakariņu pārpilno galdu, kas ir iekļauts numuriņu cenā – 40 eiro no cilvēka. Nelielas vakariņas būs. Atvar. Nelielas bišķiņa uzlādēsim. Nu, jā. Un mēs tā kā esam to pelnījuši, vai ne? Mēs esam pelnījuši konkrēti. Mēs esam, kā izrādās, Sahāras tuksnesī. Mēs bišķiņ tur maldījāmies, bet mēs esam pie Sahāras tuksneša. Un, teiksim tā, vairāk vai mazāk, varbūt šī gluži nav čebī kāpa. Šī ir čebī kāpa. Šī ir čebī kāpa. Jā. Un tad labi, bet mēs esam vienkārši, tur ir zupiņa, tur ir otrais, tur viss taģīnās, vai viss tur silts ir. Nu, es domāju, ka mēs līdz rītām tur tusēsim. Ar katru dienu arvien vairāk adaptējamies šai videi, cilvēkiem, un pagaidām varu teikt, ka mums mājās radītais priekšstats ir maldīgs. Jā, mālu saķipinātajās būdās, nekurienes vidū dzīvo ģimenes. Bet cilvēki tiešām ir laimi. Sahāras tuksnes noteikti apmeklēšanas vērts. Moto braucienam piemērot vieta ir Atlasa kalni, ko nolemjam šķērsot apskatot dažus, pirms tam kartē atzīmētos punktus. Viens no tiem – Togras upei blakus esošais vēsturiskais ciems, kur mājas ir tikai no mālu un salmiem saķipināts. Par brīnumu cilvēki tur vēl dzīvo, lai gan ko tur brīnīties, mūsu ceļā šādas būdas un ciemati netrūkst, tikai netik lielā mērogā. Pusdienojam lielākā pilsētā ar nosaukumu Tinghir, kur mazie diedelē naudu, cenšoties mums nopārdot no lapu stiebriem veidot cilvēku lelli. Neļaujamies mahinācijām un pie pusdienām ar ChatGPT palīdzību atrodam iespēju Marokā iegādāties grādīgos dzērienus, šeit pat netālajā veikaliņā. Dārgs ir tas prieks, bet nežēlojam līdzekļus, jo grādīgie dzērieni palīdz vakarā atpūtināt saspringto miesu un prātu. Dades ieleja izrādās tiešām krāšņa, un ar Andri nospriežam, ka skati ir labāki par Rumānijā piedzīvotajām Transalpīna vai Transfagarasana kalna pārējām. Arī nakšņošana līdz šim labākajā viesnīcā – Hotel New Mars Dades.
izraisa sajūsmu, jo raugoties uz interjera brīnumiem smejam, ka tā noteikti ir kāda no Aladina pilīm. Turpinām ceļu pa Transmaroko traili ar mērķi nokļūt līdz nakšņošanas vietai, ko šajā reģionā atrast nav viegli, bet pa ceļam nolēmjam papusdienot. Bet, diemžēl, tadžīnu atrast nespējam. Mūsu uzmanību piesaist restorāns ar pie teritorijas izkārtiem valstu un savienību karogiem. Piedāvā mums izvēlēties vistu vai jēru, kur izvēlamies jēru. Diezgan kuriozi noraugāmies, kā marokāns uzlec uz noplukušu rolleri un aizbrauc uz neilgu laiku, lai sadabūtu jēru. Nu, kas tad te notiek? Reku vīri veido saturu. Kamēr... gaidam jēru. Nepaiet ilgs laiks un marokāns ar gaļu maisiņā ir klāt un sāks pagatavošanu. Ilgā gaidīšana nozog laiku un tālu netiekam. Bet piedzīvotie skati, ciemati, augstiene teju 3000 metru augstumā, sniegs, serpantīni, kas ved gar klinšu malām un kas pie nelielas neuzmanības var tevi aizvest pie Allāha, ir labs piedzīvojums. Atlasa kalni noteikti līdz šim iespaidīgākie no piedzīvotajiem. Esam galamērķī un izbaudām Maroku pa īstam. Paliekam vienā no pieminētajām mālu un salmu saķipinātajām būdām. Ak, Dievs. Izvēlamies kuru? Vienu to? Jā? Jā. Jā. Labi? Bolete. Hop. Šeit ir duša. Tur saimnieks mazgā drēbes. Esam pabrokastojuši lauku Fazendas salkumā. Dodoties prom noprotam, ka lētāk ir braukt ar velo, jo beļģi, kas palīdzēja ar valodas barjeru, samaksāja 60 dirhabus, bet no mums patrons noslauca 200. Par to ilgi nepārdzīvojam, jo tūlīt izbraucot no ciema, nonākam posmā ar apzīmējumu P, kas mūsu gadījumā ir tikai 36 km garš, bet kas izrādās ainaviski skaista un motobraucienam perfekta vieta, jo piedāvā takas, ko līdz šim esam redzējuši labākajos Instagram vai YouTube video. Šobrīd mēs esam galvenie varoņi un izbaudām katru kilometru un atkal spriežam, kā Rumānija nobāla. Dodamies uz vienu no paredzētajām apskats vietām – Ozaudas ūdenskritumu, pa serpantīnu veida ceļiem, kur kalna pakājas iekrāsojas it kā svežzemju planētas seguma krāsā, kā tas bija Lietuvas raktuvēs. Esam atbraukuši pie ūdenskrituma, reku te viens šitāds te sēž, otrs te reku iet, kas viņam pa pakaju tur nosēdēt. Ūdenskritums, mērkaķi, pusdienas, pēdam un dodamies uz Marakešu. Braucienam cauri pilsētai bijām gatavi no Parīzes brauciena, un arī šeit ar lielu pārliecību sejā lienam nekaunīgi mazākajā šķirbiņā, lai nokļūtu līdz viesnīcai. Pēcāk nokļūstam Marakešas tirgū un priecājamies par laukumā radīto mūzikas performanci, kas uzsit noskaņu ballītei. Atvaļinājumu jābauda ar vērienu un izlēmjam uz klubu braukt karietē. Mūsu sajūsmu aplauž reālais sižets, ka mūsu klubā jāierodas ar laķenēm, bet taupot vietu, esam ieradušies parasti latviskajā. Un 2-metrīgs apsargs pie face control mūs negaida atplastām rokām. Dodamies pie miera. Long Island iced tea. Rūftuha brokastiņas. Ceļu līdz Rabats pilsētai veicam caur Tomu sameklētiem bezceļiem, kas dienu padara baudām. Dienas vidū baudām līdzpaņemtos konzervas lauka vidū. Konzervīs, sprāgusi vista fonā. Netīši veicam rezervāciju nepareizajā datumā, bet neliela auguma apsargs nemitīgi cenšas mums palīdzēt, kur dažbrīd Andris sasniedz līmeni, lai atšūt viņu, bet tikai garām braucošais marokāns vārdā Jazits, kas izrādās arī motobraucējs, mums nokārto naktsmītnes veicot tulkošanu. Mājupceļu braucam izvairoties no lielceļiem, un mūsu mēģis pēdējā apskats vieta – pilsēta Češčauena,
kas tiek dēvēta par Marokas zilo pērli. Novietojam močus maksimāli tuvāk viesnīcai, un turpmākais ceļš ar visām somām mūs ved pa daudziem pakāpieniem, tuneļiem un labirintiem, kas ir iekrāsoti zili. Vakara gaitā visi apstiprinoši piekrītam, ka Čefčauena ir apskats vērta. Veids, kā vietējie marokānieši ir ierīkojuši tirdziņu katrā ieliņā, ir fantastisks. Vai tie ir suvenīri, vai pārtika, vai pat tādi pakalpojumi kā šuvējs, kurpnieks un frizieris, atrod veidu, kā uz savu lieveņu nopelnīt. Visas Marokas laikā par nokrišņiem pat nedomājām, tāpēc bijām pelnījuši beidzot arī lietu braucienu laikā, dodoties jau uz prāmi, lai dotos uz Eiropu. Organisms ir savāds un visi aizmiegam uz prāmi. Tikai īziņa ar paziņojumu, ka esam atpakaļ Eiropā, piecēl tomu, lai iemūžinātu mūsu miegu. Iemūžinām bildi tulīt pāri robežai un dodamies uz Marbelli, lai baudītu naksnīgās ielas kā turisti un iemūžinām Marbeles katedrāli. Finiši ir taisni gar piekrasti līdz Malagai ar atvieglojumu, ka tūlīt būsim galā. Andris ceļ braukšanas stila renegāts nākamo līmeni un sacēls kājas brauc kruīzā bez rokām. Piedzīvots ir ārkārtīgi daudz. Vairāk kā jebkādā citā braucienā miesa un gars ir pārguruši, pārdomas par kontrastu gan ceļa segumos un grūtībām braucot ar moci, gan ainavās, gan marokāniešu skarbajā ikdienā. 3 večiem ar adventure močiem braukt pa Maroku ir sapnis, un noteikti to arī iesakām ikvienam moto adventure braucējiem. Bet noteikti padomājiet, vai tur doties, vai tomēr nedoties ar ģimeni. Marokas piedzīvojums 2800 km distancē.